vidū. Viens 0 Ventspils vadībā. Pirmie vārdi šajā sezonā, šajā čempionāta sezonā Ventspilniekiem Jurijam Žigājam kaut kādu deju viņš to izpilda arī. Pats nopelnīja un pats arī beigās iespējams arī nepieciešamības gūt vārdus, arī censtos tur tāls uzreiz uz priekšu. Žigājovs izšķirās par tālu sitienu! Hoho! Kas par vārtu guvumu Jurijam Žigājevam? Un Tornīke labi nospēlē! Un 3-0! Ļoti labi nospēlēja tagad, apstrādāja šo te piespēli Gruzīņu pusargs. Izlavījās caur. Un 4. vārti. Vitālijs Smirnovs. Fejos Kozlovam. Un Kozlovs sodlākumā Žigājevam. Pauļus ielet bumbu vārtos. Pauļus sit un no kāds no Daugavpiliešiem. Jurijs Sokolovs tur pārdzīvojas pēc viņš. Nu šīs ir scenārijs. Turkaus, siniets Turkaus! Jā! Lielis siniets ar kreiso kāju no Būrzmas un 3-2 mūsu rezultāts. Kā spēlētājiem nervozē iestīs, pārliecinoši neiesitīs. Žigājovs tikpat pārliecinoši. 3-3, dāmas un kungi, vienkārši traka spēle. Es ļoti ceru par spēli. Žigājovs! Jančuk Žigājovs! Jurijs Žigājovs tikko nopelnīja zeltaino kartīti, bet toties guvā. Pirms otrā puslaika sākuma abās komandās Žigājovs labi nospēlēja kāju. Kaspas kājas sītienu. Un spēles rezultāts ir izlīdzināts, izdarīto Ventspilnieku leģionārs Tarkņāšvili. Žigājovs tagad jau atkal atgriezies savā laukuma pusē, bloķēts viņa siniets un es teicu, ka Jančuks ilgi neklusēs. Un pirmā puslaika noslēgumā viņš par sevi ļauts atpūsties no standarta izpildīšanas. Tarasovs! Augstu lec Tarasovs un precīzi sit, nu gan drīz vēl jāsaka, beidzot daudz iespēju. Šādi spēlē Ventspilnieki, Tarasovs, centrē, Smirnovs 3-0. Kas pats interesantākais tad tagad pēc 6 kārtām. Un tagad Abdultofiks skrien pretī bumbē, Vaičuls neapdomīgi pamet vārdus un 1-0. Jā, 1-0 Abdultofiks rezultātu atklāja, tomēr nav 0-0 pret pirmā puslaika 44. minūtē. Ventspils atklāja rezultātu. Kļūdījās, manuprāt, ir. Nu neaizgāja līdz Dumbram bumba. Tagad bīstami un vadības Jančuks. Atklāja tomēr mača rezultātu. Pajuka nedaudz aizsardzība. Nedaudz pajuka aizsardzība pie Ventspils vārtiem. Žigājovs pats arī izpilds stūru sitienu. Kurš sitīs? Jančukām. Nē, tas ir. Šoreiz tas ir Dubra, kurš gūst vārtus. Būrzmā izšauka Žigājovs. Lielātumā Kurākins iet sodlākumā. Sitiens un Antons Kurākins arī pierakstās vārtu guvējiem. Pamatīgs sprints Kurākinam no laukuma centra, nu no kreiso kāju. Tā nebija, tagad ļoti aktīvi viņš arī sāk un iet sodlākumā. Ahmedam piespēle. Sitīs ar kāds šodien. Sit Jurijs Žigājovs un 5. vārti Jurijam Žigājevam šajā te. Studijas Rīslas galvenais treneris, viņš kopā ar Golbevu vadīšu Jaunzēdablu izlasi. Kozlovs iespēja Vladislavs sit un 1-1 Vladislavs gūst vārtus. Otros vārds Ventspils Kreklā, pirmos un pie tam vārds par savu bijušo klubu Jelgavu. Pārāk
emocionāli, gan viņš šos neatzīmē, bet 2 noteikti pret Aleksandru Vlasovu. Kādreizējā komandas biedri, tagad pretējās nominēs, Jurijs pret Vlasovu, Jurijs ieskriens un sit otrā stūrī 2-1 Ventspils labā, Jurijs Žigājevs Gustavs 6. vārds šo zonu panāk snaiperu sarakstā Andreju Kovaļonu un Daugavpils Daugavs, kuram arī 6 vārdi, bet Kovaļovs visus gūts no spēles, Jurijam 3 ir pendelēm. Kirillis Ševeļovs darbojas kā balsta pussargs un turpat blakām nedaudz augstāk spēlē Japānisko Čīro, bet tagad pirmā iespēja Ventspilniekiem Jančuks un rezultāts tiek atklāts. Vadims Jančuks spēles 13. minūtē atklāja spēles rezultātu, pamatīgs caurums izveidojas Daugavas aizsardzībā un Vadims Jančuks. Kozlovs šeit kaut kādu palīdzību sniedz laukuma malā, kamēr komanda gatavojas 11 sodstienam. Ahmets apmāna Doroševu. Āsprātīgi izpilda Ahmets šo te 11 metru sodsitienu. Ar tādu kniksīti. Ai. 2 11 metru sodsitienu vienā mačā. Turkovs gandrīz! Netieši spēlēt ielenkumā. Un tas arī beidzas ne ar ko. Tagad Žigājevs aiziet prom no pretiniekiem, centre, un skaisti vārti, fantastiski vārti. Daniela Turkova izpildījā 52. minūtē. Tomēr jābūt šiem vārtiem skaistākiem šomēnes. Atbilde Spartakam, izcili vārti. Žigājevs uzcentrē un Daniels Turkovs sitienā pāri sev panāk 1 pret blokumu, apspēlē 2-3 futbolstus. Un vēl izripina bumbu labi tur partnerim, šeit tas pats Žigājevs ieceļ un 2 pret 2. Vadims Jančuks pret Juriju Žigājevu, nevis Juriju Žigājevu, bet kāda cita šeit tomēr piespēle šoreiz, kļūdījos. Vai aizmugure? Nē, vienkārši zeltā kartīte Paulum, acīmredzot par laika kavēšanu un bumbas pieturēšanu. Un, diemžēl, sajauca 10 minūtēs tā patiešām klibo. Žigājevs atkal iegriež centrē un 3 pret 2. Atkal Daniels Turkovs un atkal pēc Jurija Žigājeva piespēles. Šī saikne strādā un Turkovs jau izvirza vadībā Ventspili ar 3 pret 2. Neticams kā angliski comebacks. Kad Rāsovs tika atstāts cilvēku vidū brīvs, Krūmiņš kļūdās izgājienā, dega līdz bumbai un arī 1 pret 0. 20. minūte Ventspils atklāja rezultātu, ja pirmo reizi īsti neizdevās tik pēc ideāli, tad tagad Dubra pielabo bumbu tukšos vārtos. Krūmiņš atsēdojas vārtos, Jānis gāja izgājienā, netika līdz bumbai. Uzbrukuma turpinājumā pie tālā vārda Stuba izteikt labākā komanda šajā spēlē. Vismaz šobrīd ir pelnītā vadībā. Laba piespēle Solokman Turkovam, Žigājevs piespēle un 2 pret 0. Turkovs šķiet, ka deva garu vārtiem, bet rikušatā pret Artjomu Kuzņicovu bumbu ielido Jūrmālas vārtos. 75. minūtē rezultāts kļūst 0 pret 2, jeb 2-0 Ventspils labā. Turkovam 7. vārti šajā sezonā, ja viņam šie vispār tiks ieskaitīti. Aizsardzība pat ne ar tādu labu saspēli, bet ar labu kustību laukumā. Atkal Pauļus saņem bumbu, piespēle tālāk, skaisti! Pirms mirkļa neiesita Pauļus, un tagad drošiem soļiem sodu laukuma virzienā. Ja, bet nē. Jančuks izpildīs sitienu. Un pārliecinoši raida bumbu vārtos. Uz ārdienu baškārt arī jāpiešaujas izrunāšanas ziņā. Dubrā! Viņš lauzās, bumbu saglabāja, līdz dabūja pa kāju sitienu un droši vien pelnīt 7 metru sodstienas. Tā vismaz izties no šejienes. Oi, no stabiņa un iekšā. Viss kārtībā. Kurākins ieskrienas un centrējums uz to stabu. Tarāsovs sitiens un 1 pret 0. Beidzot stūrstiens pārvēršas vārdu gumā. Meta tomēr neiztur līdz puslaika beigām un puslaika beigu daļā Ventspils izvirzas vadībā. 1 pret 0 vārdus guva Igors Tarāsovs. Daniels tālāk Žigājevam kreisajā malā. Žigājev centrējums. Sitiens un 2 pret 0. Jančuks no vārtu priekšas panāk 2 pret 0. Meta labi puslaiku iesāka, bet tomēr vārtus gūst Ventspils. 2 pret 0. Nospēles aptuveni šajā puslaikā. Aptuveni. Jančuks. Žigājevs Turkovam. Turkovs Jančukam! 1-0! 1-0, kas pār pretuzbrukumu. Bumbu. Lūk, šis krīt. Piespēle labi Žigājevam.
2-1! Kas par notikumiem šeit? Otrā puslaika sākumā. Momenti, kritieni, sitieni. Netverams sitiens Žigājeva izpildījumā. Un pēc dažādiem atkal notikumiem laukumā. Jā. Tas ir tas cietušais Jančuks, saņem bumbu. Tādot Turkovam, Turkovs un vārti. Pirms nedēļas pret Rīgu šādu pašu izgājienu Turkovs neizmantoja, tagad citiens. Šāds priekšā, Dirtereiko bez kāds panikas mierīgi parāda uz 11 metru atzīmi. Un 2-0 Eduards Suhanovs gūst vārtus. Un acīm redzot, izšķir šī te mača likteni. Un piemāna. 11 minūtes un 20 sekundes. Igors Tarasovs atklāja šīs spēles rezultātu pēc sekmīgi nevis izspēlēt, bet centrējumu no stūra. Un varēja Ventspils ar cerībām doties uz Izraēlu, kur, protams, diemžēl tika piedzīvots zaudējums un nekāds brīdim nenotika. Ar galvu varēja uzsist Jančuks un 1-0 vārti, 6. minūte. Emīls Turkovs savai bijušai komandai gūst tik svarīgus vārtus. Pēc tam Jančuks sit ar galvu. Arī Ignatāts ar uzsist slāgaļu pavacsastāvā šo te maču Ventspilniekiem. Ignatāts arī sit Ignatāts un 1-0. Precīzi un neatvairāmi. Alberts Nikoļskis pat nepagūda vēl padomāt par to, ka spēle ir sākusies, jau pirmais sitiens precīzi pāri sieriņai. Akmens tika iemests šietam mierīgajā virslīgas dīķītī. 2-0 Daniels Turkovs. Dots uz sodu laukumu. Centrējums, Dubrā, nezinu pieskārās vai nepieskārās, bet bumba. Suhanovs, labi spēlē Suhanovs, tiek līdz sodu laukumam, sitienu izdara ar dībēt, tas tiek bloķēts. Jančuks! Sitienam netiek, bet tur kurākīts pie bumbas. Sitiens, vārds tāps un ir bumba vārtos arī 5. reizi Danielam Turkovam. Otrais vārtu guvums. Ļoti daudz brīvas vietas šeit. Saskrēja barā visi Jūrmālas spēlētāji. Tā sitiens! Labajā flangā Ignatāns bija. Žatkins, Ignatāns, tiks viņš pie bumbas. Ignatāns laba piespēle, var gūt arī vārds tagad Ventspilnieki un rezultāts tiek atklāts. Un 1-0 Vadims Jančuks gūst vārtus un atklāja šīs spēles rezultātu pēc Ignatāna piespēle. Turkovs sitīs, ne, Turkovs pietur bumbu. Būs centrējums gar vārtiem, Turkovs centrē, un iespējams, ka ir vārtu gums, un Jurijs Žigājevs gūst vārtus, liela diena viņam, viņš atgriežas Ilūkstē, un gūst arī vārtus pret Ilūkstes komandu Jurijs Žigājevs. Kāpums no Koplova Oginska puses. Un vēl viens sitiens, un rezultāts kļūst 3-0. Ja neviens no futbolistiem bumbai nepieskārās, tad vārtu guvējs ir Visvaldis Ignatāns. Atgādināšu vēlreiz Daugavpils futbolistiem 1+1, gan vārtu gums, gan arī rezultatīvu piespēle.
Un Žigājos eleganti tagad nospēl Žigājos centrais gar vārtiem, un ir arī 4-0, un 4-0 panāk 4. numurs Vitālijs Smirnovs, Žigājom arī šodien 1+1, un Žigājos brašā tempā skrien uz lauku. Federico Martīnes vai Sočavo. Martīnes panāk 5-0. Martīnes realizē 11 sodastiem arī iepriekš abu komandu spēlē šeit Ilūkstē. Un Federico Martīnes arī atzīmē šīs dienas mača ar rezultatīvu sitienu. Un es domāju, ka tagad gan tas varētu būt arī viss. Ir vienaldzīgs Vecpils problēmas, ka Vecpilsai vajag 6 punktus izcīnīt pēdējās 2 kārtās. Uz to stāv piespēle Žigājevs! Skaisti! Skaists vārtu guvums Vecpilsniekiem pēc stūra sitiena uz tālo stāvot Smirnovs. Šķiet, tas bija komandas kapteinis, kurš noslēdz. Krēslī šeit Vecpilī jau veidojas. Cerēsim līdz 4. 2-0! Lūk, kā no spēles nekās nesanāca. Atlika man godīgi sagot paskatīties uz datoru ekrānu, kad rezultāts ir kļuvis 2-0 pusē. Lūk, tas arī dod. Bumba pie Žigājeva. Martīnes. Vēl viena piespēle un 3-0. Skaists uzbrukums. Mokpilds, bet skaists uzbrukums gal galā Vecpilsniekiem. Martīnes pats arī varēja sist bumbu nolēc no kājas, bet pēc tam labi piespēle. Un Jančukam otrai. Sniegumu, bet būsim arī objektīvi. Laukums nav labā kvalitātē, pretinieks ir spēcīgs, 4. vietas ieguvēja Rīgas Daugava. Arī viss tas ir saprotams. Centrējums Vaičulis izlaiž bumbu, sitiens un vārti. Bumba no vārtu pārkņi ielido vārtos. Ventspils izvirzās vadībā 1-0 un kas par priekiem Vecpilsnieku nometnē nemanīja, kurš bija tas, kas sita pa vārtiem, bet bumbu laimīgi iekrit vārtos. Tas ir Federico Martīnes, kurš aizvieto diskvalificēto Danīlu Turkovu. Tieši viņš ir gojis šos svarīgos vārtus, varbūt zelta vērtē, varbūt tikko mēs bijām. Kam? Martīnes atrodas aizmugures stāvoklī, viņam nedrīkst dot piespēle, tādēļ arī ilgi velk bumbu Jančuks, tagad Suhanovs, un rezultāts tiek atklāts. Edvards Suhanovs. Centrējums soda laukumā. Jančuks gudri astāja bumbu Žatkinam, jāsit pa vārtē, Žatkins sit un Žatkins! Skaista vārtu gums. Olegam Žatkinam no diezgan asa leņķa. Oleg Žatkins tomēr pamanās trāpīt vārtos un 33. minūtē rezultāts kļūst laikam izšķirt līdz galam šī manča likteni. Martīnes sit un izdodas viņam nomānīt Igoru Labotu un 40. minūtē rezultāts kļūst 3-0 Ventspils labā un Federico Martīnes ir pateicīgs visiem saviem kolēģiem, kuri pēc atkārtojuma noskatīšanās, bet tagad vārtu gums būs Vadimam Jančukam. Jančuks pret Labutu un Labuts uzmina bumbas lidojumu virzienu, bet tomēr Vadims Jančuks sita ļoti spēcīgi un galvenais arī ļoti precīzi vārtu augšējā stūrītī. 5-1, Vents dzirdēt, ka Aleksejs Kuplovs-Oginskis pārkāpa noteikumus, tā ka par šo pendeli nekādu jautājumu. Tornika Tarknišvili pats izpadu 11 metrus vada sitienu un šoreiz Igoram Labutam neizdodas uzminēt un rezultāts jau kļūst 6-1 Tornike Tarknišvili pievienojas šīs dienas vārtu. Bet Humarašvili pat sāk uzbrukt uz saviem vārtiem, te kļūdās arī Igors Labuts, Jančuks piespēlē Martīnesam, un tas gan laikam ir punkts šajā spēlē. Nu, iespējams, ka loģiski, ka arī Igors Labuts šodien pieļāva vismaz